Šodien pie manis ir nonācis meža zemenes stādiņš, kur es gribu iestādīt augstajā dobē. Dobe man jau ir sagatavota, zaļojusi un ražojuši visu vasaru. Iestādīšu zemenīti, nākamajā pavasarī augstā dobe iesils mazliet ātrāk nekā pārējā augsne, un zemenīti priecēs man ar rogām arī mazliet ātrāk. Tā kā dobe ir sagatavota, tad es šeit izroku bedrīti, atbilstoši manam zemeņu stādiņam. Un šajā bedrītē iekaisīšu mēslojumu zemenēm. Uz katru vienu stādiņu aptuveni ēdam karoti. Šajā vasarā novēroju, ka manā dārzā tomēr vietām parādās maivubuļu kāpuri. Un tas man nevisai patīk, jo viņiem ļoti garšo zemeņu saknes. Lai profilaktiski jau novērstu šo te problēmu, es pievienoju mēslojumu bacilons, arī iekaišu šajā pašā bedrītē, apakšā tūlīt pie saknītēm. Jo bacilonā esošā baktērija izdalīs savienojumu, kas radīs problēmas kaitēkļa kāpuriņa zarnu traktā. Līdz ar to viņš paliks tur, kur ir, tālāk neattīstīsies. Šis mēslojums nav kaitīgs. Tieši pretēji ir draudzīgs cilvēkiem, dzīvniekiem, bitēm un visiem citiem labvēlīgiem kukaiņiem. Lai šis toksīns attīstītos, ir nepieciešams noteikts vides skābums, kas ir tikai un vienīgi kaitēkļu kāpuru zarnu traktā. Tā kā zemenītes ir ļoti, lai tās ražīgi labi ražotu un skaisti ziedētu un dotu garšīgas ogas, tās ir ļoti prasīgas arī pret fosforu un kāliju. Kālijs ir nepieciešams arī labai ziemošanai. Tāpēc šajā bedrītē es nedaudz iekaisīšu arī subtimiksu, kura sastāvā ir baktērija, kas palīdz augam uzņemt augsnē esošo fosforu un kāliju, jo bieži vien šis mēslojums, šie barības elementi, fosfors un kālijs augsnē ir, bet nav tādā formā, ka augs viņu var uzņemt. Šādi te bedrītē iebērts mikrobioloģiskos mēslojumus, es nedaudz vienkārši samaisu un stādu virsū savu zemenīti. Ja es ierīkoju jaunu stādījumu, kurā es varu visu vai no augsto dobi, kurā es lieku jaunu šo substrātu, vai kuras viņu var sajaukt, vai arī es to daru vadziņā vai dobē, kurā neaug citi augi, un es to substrātu visu varu apmaisīt, tad šo mēslojumu es varu izvēlēties. Vai nu es bēru tieši bedrītē un šeit stādu zemenīti, vai nu es to iestrādāju visas vagas un vai dobas garumā. Un instādu savu zemenīti. Šajā augstajā dobē, kā mulčas materiāls, man pa vasaru kalpoja keramzīta granuliņas, un tās es arī tagad apbirdināšu apkārt zemenītei. Tas kalpos kā barjera mitruma izgarošanai. Lai vasaras laikā, tad, kad es būšu arī zemenīti aplējus, visu šo dobu aplējus, lai mitrums tik ātri neizgarotu, tāpēc es izmantoju šīs keramzīta granuliņas. Ko man darīt, piemēram, pavasarī, vai arī sezonas laikā pēc lielām lietavām, tad, kad augsne ir bijusi ilgstoši un ļoti mitra, līdz ar to augsnē ir bijis mazāk gaisa, un tajā ir tendence attīstīties tiem mikroorganismiem, kuriem nav nepieciešams daudz skābekļa. Un līdz ar pārsvarā tie ir patogēni. Tāpēc pēc tādiem lieliem ilgstošiem lietiem vai, piemēram, pavasara vai ziemas paliem, ir vēlams iestrādīt, atkārtot šo te mēslojumu zemenēm vai kādu citu no šiem kompleksiem mēslojumiem, kas ir nepieciešami atkarībā no manas dobas situācijas. Tad šajā gadījumā es šo te mulču paņemšu atkal nost, apkaistīšu apkārt, uzrušināšu, aplaistīšu un mulču uzliksim atpakaļ. Vienlaikus nevajadzētu aizmirst, ka auga attīstībai nepieciešami arī dažādi barības elementi, un tāpēc, ja man šis te substrāts iepriekš nav sagatavots ar kādu kompostu vai kādu citu organisko materiālu, kas dotu barības vielas arī manam stādījam, tad tomēr to ir nepieciešams iebērt arī šeit apakšā bedrītē. Ziedpumpuru veidošanās laikā vasaras sākumā ieteiktu
uzsmidzināt zemenītē virsū mikrobioloģisko mēslojumu vitamīns. Tas veidzinās vairāk ziedpumpuru veidošanos un bagātīgu ziedošanu un attiecīgi vēlāk lielāku un labāku ražu. Arī pēc ziemas, kad zemenes jaunās lapiņas ir izauguši apmēram 2/3 no tā izmēra, kāda tā būs vēlāk, šo te vitamīnu uzsmidzinam, lai zemenītei būtu labāka fotosintēze, tā varētu uzņemt vairāk barības vielas un pēc tam arī attiecīgi, protams, labāk ražot. Nu ko? Ļaujam zemenītei skaisti augt!